tā. Jūs ar viņu bijāt kopā ar Aivaru? Kur? Mēs bijām Centruškā un pēc tam uz Džeskasganā bijām tanī varas šahtā, saproties. Viņam jau redz tos pirkstus ar tur nobraucis. Mēs esam to gājuši. Cauri Šulcs ar tur bija, saproties. Nu, vēl veseli šupot Grensbergs, tas arī bija tur tanī sapulcē. Ojārs Grensbergs tanī sapulcē. Viņš tur izsaucos cilvēkus, tur bija sadarbībā to Aivaru. Visvaldu Aivaru. Tā, ko jūs gribētu, lai es runāju? Visu, kas ienāk prātā. Nē, nu, Rīkšķilē. Un viņš ar vāc šitos materiālus un grib komentēt visu tas, kas ir noticies ar mums. Un redzim, es jau esmu tā saucamā kursa, nu, te tai avīzē tas sākums ir aprakstīts, ja? Bet tur arī nav viss. Un redzim, vēl mēs esam tikuši klāt arī pie tiem saucamiem mūsu lietas, tā lieta 98, 45, ja, tiem materiāliem, ja. Un esam tur diezgan daudz, kā var teikt, izzinājuši, teiksim, tos cilvēkus, kas mums ir nodevuši, ja, bet arī ne visus, ja, jo daudzas lietas ir palikušas, teiksim, tādā slēptā līmenī, ja. Jo Čeka jau, teiksim, darbojās savā laikā tādā veidā, ka bija tieši, teiksim, ko viņa apcietināja, ja, un saucamās tās aģentlietas. Un tās aģentlietas, tās jau nekur neizpauza, un nekur ar viņas nebija. Un tās aģentlietas, tās visas ir aizvestas tagad uz Maskavu un gul tur kaut kādos arhīvos. Nu, mūsu tie politiķi, faktiski es tā varētu uzskaitīt, kad viņi nemaz nenārbojās, lai dabūtu tās lietas atpakaļ, saproties, jo viņiem nav interesanti. Jo daudz kas var atklāties arī tāds, teiksim, ko viņi paši negribētu, ja. Nu, un tamdēļ, saproties, es tā domāju, nu tās mans personiskās domas, ka tā arī noticis. Un viņi tur Maskavā gul. Nu, piemēram, mums, redz, es esmu, teiksim tā, organizācijas kursa biedrs, un tā organizācija kursa, tā tika nodibināta Liepājas Politehnikumā, tūlītās pēc kara, ja, tas bija 45. 46. gadā. Nu, pastāvēja viņi ļoti īsi, viņi pastāvēja apmēram 2 gadus. Bet, nu, tas jau, varētu teikt, ir sasniegums. Kāpēc? Tāpēc, saproties, 2 gadi notvērties te, tad, kad speciāli visās skolās tika iesūtīti aģenti, ja, un it sevišķi vēl, lai atmaskot šitādi pretošanās kustības dalībnieks, ja, jo tāds pretošanās kustības dalībnieks bija mazliet, jāsaka, viņiem pat, kā var teikt, bīstamāks nekā pa kaut kādu, saproties, nu, C grupas vai bijušo pagastu veci, zin, ko viņi tur, teiksim, ar ņēma un ciet un izsūtīja un deva tiesā, zin, par šitām lietām. Bet, redz, mēs bijām to pretošanās kustību, un tamdēļ arī tika iesūtīti dažādi aģenti. Un viens no tiem varēja būt arī, teiksim, tas Kambals, ja, kas pats neko nedarīja, viņš tikai izziņoja. Nu, un tā, redz, mēs ar 47. gadā tika mēs arestēti, ja. Tikam arestēti 31 cilvēks, un kas arī tika sodīti visi, ja. Nu, un bez tam, teiksim, mūsu tā organizācija nebija tiks 31 cilvēks, ja, bet bija daudz vairāk, varētu pat rēķināt uz 90, 100 cilvēkiem. Ja. Un viņi vēlāk arī tika daļa izķērti un sodīti. Viens tāds spilgts piemērs ir tāds Arnolds Šterns, tagad viņš ir Ciānas draudzes mācītājs te Liepājā, kur arī noķēra tikai pēc gada. Ja. Bija tāds Hugo Alns, ko arī noķēra pēc pusotra gada. Un tā kā un cits jau arī bija tāds Harmsons, kas atkal izslēpās visus šitos gadus un netika, bet, nu, ja domā ir tā, kam bija smagāk, vai viņam te slēpties, vai mums lāgrī būt.
Bet tai lāgerī būšana tā jau bija ļoti smaga lieta. Jo mēs tikām vēl tā jau 49. gadā, kad bija nometnē diezgan švaki, kas bija ar uzturu, ar darbu. Pa mums jau neviens nerēķinājās neko, saproties, izdzina, izspieda visu to, ko varēja. Nu, un šī tāda jauna zēni, jo mums jau, teiksim, apcietināšanas brīdī lielākoties bija 17, 18, līdz 20 gadiem, kas neturēja to brūķi, un viena daļa no viņiem arī tika aiz bada, un šī tā pārmērīgā smagā darba tika, kā varētu teikt, nomira tur nometnē. Nomira 3 cilvēki, un tie bija Dēklaus Kārlis, bija Alberts Meidens, tāds Zigismunds Zvinbergs, kuri palika tur nometnē. Nu, pārējie kaut kā izķepurojās, kaut kā izvilka to dzīvību, nu, un liela palīdzība bija no mūsu vecākiem, kas mums sūtīja uz turieni paciņas, lai gan pēc 49. gada, pēc 25. marta, daudz ģimenes tika izsūtīts uz Sibīriju. Faktiski visas. Un arī tepatās no Liepājas, jā, izsūtīta tika arī mana māte, izsūtīta Aivara Kalēja māte. Vienmēr sakot, visi tie, kas mēs bijam te pretošanās kustībā tās visas radinieki, visas tās mātes, tēvi tika izsūtīti. Nu, un lāgerī man es arī sasniedzu tādu stāvokli, ko krieviski sauc par dahaģēgu. Tas bija, kad bija iestājies pilnīgs spēku izsīkums, ka es nevarēju strādāt. Un tad bija tāda sauc viņu pa latviešu slimību, kur uzvelkot kājās vilnas zeķi, to kāju plaucēja, uzvārīja ūdeni un lēja lēnām virsū, lai viņu noplucinātu. Nu, un pēc tās noplucināšanas bija iespējas tur kāds pāris mēnešus, teiksim, pa slimnīcu tur pagulēt un līdz ar to atjaunot savus spēkus, saproties. Un līdz ar to cilvēki, teiksim, ieguva jau to nometnes pieredzi un varēja jau kļūt par kaut kādu tādā vietā, kur nevajadzētu tik smagi strādāt. Nu, pirmais darbs, teiksim, kad man aizved uz nometni no tāda Harija Jonas, Liepājnieku, mūs nozīmēja uz šahtu, pirmo šahtu. Un mums tas darbiņš bija tāds, ka mums vajadzēja vākt tos rūdas gabalus, ja, kuri bija izspridzināti, teiksim, ja, un savākt, tāda panna, jeb kā viņi sauc, savoks, un ar tādu ķeks, saproties, tādu greboku, kuru uzvāc to pannu un bērt vagoniņos. Un tad tur atkal bija tāda atkašķi, kas atstūma un cēla viņa augšā. Nu, man tā šaktas iešana pietika ar 3 mēnešiem. Kad arī es gribēju taisīt, teiksim, to saucamo to latviešu slimību nosimulēt, ja? Bet es gribēju būt gudrāks, pārāks par citiem. Gribēju uzliet ne tikai karstu ūdeni, bet es gribēju uzliet solidolu. Tas ir tāda smēri, kur nu, tāda viela, saproties, kas šķīst. Nu, un tāda smērviela, un gribēju to uzkārstēt un uzgāzt to. Es domāju, ka būs lielāks efekts, saproties, ka es palikšu tajā slimnīcā nevis uz 2 mēnešiem, bet būs jau uz kādiem 3, 4. Bet uzliekot uzkārstēt, kaut kādā neveikla kustība bija, un tās izgāzās un sadega. Un es iedomājos,
ka tā ir kāda visaugstākā, teiksim, varas pazīme, nedari to. Nu, un tiešām vēl pāris dienas pagāja, un bija komisija, un man iedeva, noaktēja, iedeva 4. kategoriju, un es varēju sākt strādāt virspusē, un virspusē ar mums iedalīja tādā brigādē, tas tāda, varētu teikt, tā lāgera hozapslūga. Nu, un tur mums tas darbiņš bija, zin, tāds izvades līnija, tas ir tāda līnija, tāda iela, kur visi sastājās, ejot uz darbu, ja. Nu, un to pēc tam vajadzēja nopulēt, notīrīt, bet tie prieki jau sākās pēc tam. Pēc tam, redz, mēs bijām tai saimnieciskā brigādē, ja, bet, teiksim, visi tie prastākā, tie uboršķiki, slaucītāji, tīrītāji, bet bijām kopā ar tiem pavāriem, bijām kopā ar tiem maizcepējiem. Nu, un tie mūs pēc tam saproties, tas brigadieris, kurš bija vecs katordznieks jau no 37. gada, kas bija brīnumainā kārtā izdzīvojis. Un tas mūs tur aicināja, un tur, teiksim, virtuvē, tā saucamā balanda. To mēs varējām, jāteic, nevis ēst, bet rīt, cik mums pietika. Bet ar laiku jau tā balanda atēdās, un tad jau pārgājām jau uz Biesputru. To ar mums tur deva pa bišķītim. Nu, atgājām ar uz to fliebaresku, to maizes griestu. Nu, un tur tādu maizi jau nedrīkstēja mums dot, saprat, jo tā jau bija pretlikumīga un varēja par to ar tie maizes, tie griezēji, tie varēja dabūt kaut kādu sodu. Nu, tie salauz gabalos tādos, un to mēs tad to arī ēdam, tā kā uz to laiku vēders bija pilns, bet, jāsaka, tas prieks nevilkās pārāk ilgi, jo mūs aizsūtīja, tas ir mani aizsūtīja uz blakus esošo nometni, 25 km attālumā, tādu saucamo Kengīru. Nu, tur jau atkal bija citi tie noteikumi, zin, tur blakus bija tā steplāga priekšniecība tur bija uzcelt. Nu, un kā šitās spec nometnes, saproties, nodibinājās viņas. Tā, ka tas bija Staļins deva rīkojumu savam politbirojam jau 48. gadā, lai ierīkotu speciālās nometnes 58. pantam. 58. pants bija par dzimtenes nodevību, ko sodīja cilvēks, kurš sodīja pa 58. pantu. Un viņam ar to nepietika, ka viņi bija kopējās nometnēs, bet vajadzēja nodibināt speciālu režīmu. Tādas nometnes, un kuras tika sadalītas zem šifrētiem nosaukumiem. Tā kā, piemēram, Kazahstānā bija vairākas tādas, vienā pašā Kazahstānā bija vairāk tādas nometnes. Viens bija tas steplāks, otrs bija pešlāks, ja, tā vēl bija karlāks, un šitādi bija bez gala. Nu, un viņi, teiksim tā, ja parastie tie bataviki, kriminālisti vai, teiksim, par kaut kādiem saimnieciskiem darījumiem sodīt, tie saucās bataviki, ja, un kriminālisti, kas kaut ko nozaga vai nolaupīja vai noslepkoja kādu, tiem jau bija cits režims, tiem jau bija atvieglots režims. Bet mums bija jāstrādā vismaz 10 stundas, neskaitot pavadīto laiku, ko ejot uz to darbu vietu un atpakaļ, to neskaitīja 1 stundu pusdienas laiku. Un tad, ja arī kādreiz pienāca, teiksim, tāda brīvdiena, ko viņi iedeva, ja, tā jau atkal tika izmantot, lai mēs nevienu brīdi netiktam mierā. Un tas, to mieru pārtrauc, vai vajadzēja blakti splucināt, kurus tur koda kā mežonī, kā suņa koda, vai
atkal bija pārbaude pēc lietas, tā atkal viss izzina ārā, tev vajadzēja nostāties, zinu, un atsaukties tāds un tāds. Jā, bez tam šitās pēcnometnēs mums visiem tika iedoti numuri, mēs nebijām cilvēki, mēs bijām numuroti roboti. Mans numurs bija SK 804, kurš bija uzšūts priekšā, cepuri, rokā šitie bija iešūti, biksēs, nu, un apmēram tāds 30 reizi 12-15 centimetri uz muguru. Un to jau var ne tikai nevarēja noārdīt, bet tur jau bija tā iepriekš tā drēbe izgriezta. Ja tu var noārdīt, tad tu ar tāpat nekur nevarēja tikt. Tā bija jau izgriezta. Nu, un tā Kengīrā, kā mūs tur aizdzina, tad tiem priekšniekiem bija sanākušas tādas domas, saproties, norobežoties no visas pasaules. Un tika cepti tādi samani, tādi no māla, tādi samani bluķi. Apmēram kā 25 centimetri līdz 12-15 centimetri, uz kādu 15 centimetri biezi. Un tur tai Kazahstānas, tai karstajā saulē, piemaisīja tur kaut kādus, nu, varētu teikt, kaut kādus salmus vai ko tur varēja dabūt. Un viņas cepta, un tie salmi bija vajadzīgi, lai viņi tā mazliet kaut kādā veidā turētos kopā. No tiem samaniem tad tika apmūrēts viss tās ārējais. Ne tik mums, bet arī citās nometnēs tika tas ārējais. Tad beigās jau sadalīja 3 zonas, jo mums tādā Kengīrā bija 4 zonas. Pirmā zona bija sieviešu zona, otrā zona, saucamā starpzona bija. Tas ir, nu jā, starpzona, un otrā zonā tā bija tur, kur es dzīvoju. Tā vēl bija trešā zona. Trešā zona, tur bija ne tikai, teiksim, ieslodzītie, bet tur arī bija tas cietumā saucamais būrs, kurā uzturējās, nevis kurā uzturējās, bet kurā tika iebāzti. Uz kā, nu, tas iebāšana, teiksim, tika ar to kūmu palīdzību, jeb ar operpolnomoči to palīdzību tika sabāsti visādi, nu, lielākoties tādi nacionāli domājoši, kas kaut ko izteicās pret priekšniecību, jo tai nometnē bija jau pilla ar šitādiem slepeniem ziņotājiem. Un kas lielākoties nāca no brigadieru puses, nāca no pavāriem. Nu, vienmēr sakot, tie saucās pridurkas, saprotiet, tas ir tēvišķi, kurš faktiski fiziski darbu nestrādāja, bet tā priekšniecība viņiem lika, nu, ja tu gribi mums sastrādāties, gribi, saproties, ēst vieglāku maizi, tad, kā ir pēc statistikas, tie arī lielāko tiesu izdzīvoja. Izdzīvoja pat līdz 70–80% no tā kopējā ieslodzīto skaita. Bet tos, ko dzina darbā, tie jau bieži vien to neizdzīvoja. Un ja tu biji 2 reizes vai 3 reizes jau tādā saucamā dahaģēgas līmenī bija nodzīts, tad jau tā 4., 5. reize jau bija jau letāli, jau vajadzēja nolikt karot. Un daļu, kuri nebija vairāk atjaunojami tādā darbā, kuriem tas, jo faktiski ar šitos pēcnometnes dibināšanu jau netika dibināts ne kaut kāds ārstniecības iestādes, tās tika aizliegts. Bet vienīgi bija tāds slimnīcas, ja tu kaut ko salauzi, kaut ko zini, vai dabūji kaut kādu plauškārsonu, vai nu, kaut kā tā īslaicīgi saslimu, kur bija cerības, ka tu uzlabosies. Un tad no tās slimnīcas, tad līdz ar to tika nodibināts tās slimnīcas. Nu, arī viens mans jau
varētu teikt, draugs jau no Ulmaņa laikiem, ar ko mēs gājam kopā Čakas pamatskolā. Tas bija tāds Ojārs Vītols, ja, kurš arī tika reizē ar mani aizsūcīts uz Džeskasganu. Mēs tikam aizvest uz Džeskasganu, bet tur viņš saslim ar plaušu kaitu, tas ir tuberkulozi, un viņam arī, teiksim, vienmēr sakot tā, vēl tā slimība, kā viņu sauc, viņi ielika pat ģipsē, un viņš no turienes tika izvests ārā un atsūtīts pie mums uz to Kengīru. Un tur jau ar viņu, tas bija atkal tāda kļūda, un beigās viņu aizsūtīja uz Spasku. Uz Spasku jau mēs arī visi zinām, jeb tagad tikai zinām, ka tas bija speciāls invalīdu nometne, ja, kurš savēc, teiksim, no visiem lāgariem visādas vienkājas un vienročas un visādas slimības. Bet tajā Spaskā bija tāds speciāli tāds starojuma vieta, zemes starojuma vieta, ja, kur atkal krievi, ja krievu šī tie institūti pētīja, kā tas atstāja iespaidu uz cilvēku veselību. Ja. Tas bija atkal tāds eksperiments. Ja. Un tur tas tika aizvests ar pēc tam no tās Kengīras, tas Vītols Ojārs. Un Vītols Ojārs, teiksim tā, kāpēc es gribētu viņu pieminēt. Viņam tā dzīvība bijis ļoti, ļoti raiba, jo viņa māte bija vāciete. Un 40. gadā, tad, kad tie vācieši repartējās, tad viņa aizbrauca uz Vāciju. Viņas vīrs bija Vītols, Jēkabs Vītols, kurš strādāja kādreiz krimināla policijā. Un tā kā viņam tas bija gandrīz, jāteic, spiesta darīšana. Un vēl vienreiz ar to viņa aizbrauca uz Vāciju. Pēc vāciešu ienākšanas te Latvijā arī tā Vītola ģimene atbrauca atpakaļ uz Latviju. Un atkal turpinājām mēs iet kopā vienā pamatskolā, tas ir Čakas pamatskola. Pēc tam otrais nāca Krievu okupācija bija. Atkal 44. gadā Vītola familija aizmuka uz Vāciju. Un viņa tēvs, tas Jēkabs, tas strādāja pie Vācu jūras pretizlūkošanas štaba. Un tā štabs atradās Liepājā uz Graudu ielu, jeb kā mēs saucam Palasnamā, kur atradās uz Dīķa ielas stūra. Un to Jēkabu, to viņa tēvu es satiku kapitulācijas dienā 1945. gadā 9. maijā, kad viņš tikko bija iznācis no savas mājas, un viņš dzīvoja toreiz Bāreņu un Zāļu ielas stūrī, tur bija tāda Gamzas māja. Iznāca no tās mājas, bija pagājis kāds, varbūt soļus 20, zin, ka pie tās mājas piebrauc viena čekas mašīna, izliec no turienes ārā čekistu un skrēja iekšā to māju tur. Un droši vien viņi gribēja noķert, bet no tur viņi nekā nenoķēra. Un es gāju aiz tā Vītola Jēkabu, tā viņa tēvu, un viņš redzēja mani, un mēs jau bijām pazīstami. Un viņš teica, nekas, saproties, viss būs labi. Un 45. gadā no 9. uz 10. maiju no Šķēdes jūrmalas atstāja vienu vācu zemūdeni, kas savāca savus tos cilvēkus, tos vācu cilvēkus un aizved uz Dāniju. Un pēc tam viņš no tās Dānijas tika uz Kanādu, tur darbojās kaut kur latvieši, tur kaut kādā laikraksta redakcijā vai kur zin. Un tā. Bet redz par to Vītolu tālāk ejot. No tās Spaskas 45. gadā viņi ar tur sodīja kā mazgadīgo, ja, un viņš tika vaļā no tās nometnes. Un palika pat cik palika tajā Karagandā, un viņš sāka iet vidusskolā. Ja tā vidusskola te viņš nebija pabeidzis, un arī es nebiju pabeidzis, jo man jau paņēma no 2. kursa no tehnikuma. Un viņš gāja tajā vakar vidusskolā, strādāja kaut kur pa sanitāru kaut kādā slimnīcā, un ar mokām
iestājās, bet ar izcilību pabeidz to skolu. Un pēc tās skolas viņš iestājās Karagandas medicīnas institūtā, ja? Ar vienu tādu novirzi uz pulmonoloģiju, tas ir ar plaušām, kas ir saistīts, jo viņš pats ar tuberkulozi slimoja un kaut kas bija arī pat mugurkaulā, zin, kaut kāds tur tuberkulozi bija iemetis, es tam dēļ viņš ar cik tur gadus tur staigā ietērps tādā ģipša formā, ja kasetē ietērps, ja kā viņi varētu teikt. Nu, un viņš tajā Karagandas medicīnas institūtu arī sekmīgi beidza. Sekmīgi, ja, latvietis, ja, kuram vajadzēja mācīties ne tikai, teiksim, krievu valodu, saproties, ja, tas būtu viens, bet vajadzēja arī zināt to krievu vēsturi, vajadzēja zināt, nu, vienot sakot, viss tas jau gāja pa krieviski, un it sevišķi jau tādam latvietim. Ja tādā medicīnas institūtā deva priekšroku tur varbūt tās tiem vietējiem kazahiem un krieviem, tad kur nu latvietim pie tam vēl, teiksim, sodītam, bijušam sodītam. Un tā viņš arī sekmīgi pabeidz to institūtu. Pēc tam viņš iestājās Maskavā mācīties tālāk, ko viņš arī sekmīgi pabeidza. Un ieguva doktora grādu. Vēlākos gados viņam uzticēja šitās Karagandas medicīnas akadēmijas nodaļa. Bet viņa sapnis jau visu mūžu bija atgriezties te Liepājā, turpināt, teiksim, savu, ja turpināt ārsta darbu vai ko. Bet viņš aizgāja te arī uz Liepājas pilsētas to valdi, izpildu komiteju. Nu, un tie teica, jā, jūs esat profesors, tā, un mums būs darbs un viss. Bet tas izrādījās viss tāds blefs, jo viņa uzzināja caur čeku, ka viņš ir bijis sodītājs un teica, jā, nu mēs jums darbu varētam dot, bet nav dzīvokli. Tanī pat laikā, kad Liepājā iebrauc tūkstošiem specialisti, jā, Gruščiki, saproties, un tiem viņa dzīvokli varēja atrast, bet šeit tādam nevarēja. Nu, viņš aizbrauc tur atpakaļ, nu, jau pagājis jau liels laiks, jau, kopš viņš ir miris tur tajā Karagandā, tur viņš arī ir apglabāts. Nu, tā bija tāda īslaicīga saskriešanās, tur satikšanās ar to Vītolu. Nu, un no sākuma, kamēr man vēl bija 4. tā kategorija, es ar tur tiku piesaistīts, ceptos samans. Pēc tam es jau gāju, jau dzinu ārpus zonas, kur arī strādāju dažādos darbos. Bet visam tam noslēgumam bija 1954. gads, kad mūsu augstā vara Čeka, Steplāga priekšniecība nevarēja saprast, jo, teiksim, nometnes vidū darbojās tādas spēcīgas organizācijas, kā tie vakar Ukraiņi, Hahli, kā mēs viņus saucam, tur arī darbojās lietuvieši. Lai, vienā sakot, lai varētu kaut ko darboties, teiksim, vajadzēja novākt tos slepenos ziņotājus, kuri bija tai nometnē diezgan daudz savākuši. Nu, un tie ziņotāji jau 53. 54. gadā sāka pazust, ja? Viņus nosita, nodūra, un, protams, neviens nezināja, kur viņi ir palikuši, jo, ja tu atvērsi savu mutu vaļā un kaut ko pateiksi, tad tu arī pats pazudīsi. Un tas vēl nenozīmē to, ka tev aizsūtīs uz citu nometni, jo tie nometnē jau bija sakari, kur, teiksim, pēc pusgada, pēc gada, teiksim, uzzinās un tev tur novāks atkal tie paši slepenās organizācijas biedri. Nu, un arī šitiem konvojiem bija arī dota tāda slepena instrukcija, ka viņi varēja tur provocēt uz dažādām nekārtībām tos ieslodzītos, ja?
varēja tur, teiksim, pavasarī, kad bija tāds liels ūdenspeļķis, varēja uzbļaut stoju, pēc tam lažīs, vajadzēja krist iekšā momentā tanī ūdenī, tanī draņķi, un ja tu mēģināji kaut kur paskriet kādu soļu sāņus, tad uzskatīja to pa bēgšanu un šāva virsū, un tā arī tika nošaut vairāk cilvēku. Pēc vairākām šādām provokācijām, kuras notikās un apšāva tur cilvēkus. Un priekšniecība izdomāja, tas ir ievest zonā, kā varētu teikt, tādu, kā viņi paši uzskatīja, veselu, tādu veselīgu kontingentu, tas ir šitos biteviks ar zagļiem kopā, jā. Bet tie zagļi jau, un viņus ieved apmēram uz 600 cilvēkiem. Un 600 cilvēki, pēc tam, kad viņi nāca saskarē ar politieslodzītajiem, tad viņiem pateica, jūs jau ziniet, kas te notiekās, jā. Un ja jūs iesiet ar to priekšniecību, tad jūs arī tiksiet novākti. Jo mēs esam tur, bijām ap 3000, un jūs tikai 600, tad jūs rēķināties, ar ko jums būs, kāda saskara, un kas jūs novāks. Bet tie bateviki, tie zagļi, saproties, juta. Un tas jau vispirms, teiksim, tas režīms. Mums vajadzēja nesāt numurus, jā. Mūsu baraks slēdz ciet. Vajadzēja strādāt nepārtraukti 10 stundas, neskaitot pusdienas laiku, jā. Bet viņiem jau bija cits režīms, viņiem numuri nebija. Baraks varēja stāvēt vaļā. Viņi varēja, vienot sakot, daudz darīt tādu, kas mums bija stingri aizliegti. Arī vēstules. Mums tika atļauts tikai 2 reizes gadā sūtīt uz mājām, jā. Bija ļoti maz. Un tad tie bateviki, tie zagļi, ka paliekam vieta nav, tie domā jāaiziet uz sieviešu zonu, kur atradās mums tur blakus, jā. Un tas bija vienā svētdienas dienā, saproties, viņi lauzās uz to sieviešu zonu. Mūsu starpā atkal bija tāda noruna, kad jāiet taču aizsargāt mūsu sievas, mūsu mātes, kas tur bija blakus tai sieviešu zonā. Starp citu, tādā zonā atradās arī mums kādreiz pazīstamā rakstniece Ilze Kalnāre, kura tika ieslodzīta kopā ar šitiem un sodīta kopā ar Tēvijas vanakiem. Tā ir tā organizācija, kur te darbojas Liepājas apkārtnē. Tas atkal ir speciāli garš stāsts, ko varētu stāstīt. Jo pat man arī piezvanīja tāds Pēters Plācens, kas arī bija no Tēvijas vanagiem. Un arī tika noķerts un sodīts. Un es saku, tur bija arī tāda, daudz tur latvietis bija. Un vajadzēja iet viņus tā kā apsargāt, saproties, lai tie kriminālisti viņām neuzbruktu, tur viņus neizvarot vai nodarīt ko ļaunu. Un mēs arī viņiem gājam līdzā. Ja. Un pēc tam otrā dienā lielu daļu, es ar tādā skaitā biju, tai sieviešu zonā uzbrukt šitie čekas karaspēks, kur visi bija apdzirdīti. Un tur viņi starpā arī bija tāds virsleitnants Beļājevs, oper Polnomočnijs, kurš bija briesmīgi nežēlīgs, kurš ierosināja to lietu un iebruka visās tās zonās vienlaicīgi. Iebruka vienlaicīgi un apšāva ap kādu 60-70 cilvēku. Sieviešu zonā, tā ir starpzonā. Starpzonā nošāva mums vienu tādu labu cilvēku, tādu Kārlu Zīvertu no Mellužiem. Un tagad arī bijušie ieslodzītie, kā Mārtiņš Bīsters, kurš arī dzīvo Mellužos, ir
ierosinājis un ir uztaisīts dubultu kapos, piemiņas plāksni ar visiem kritušiem, kas ir cīnījušies pret bolševismu. Un tad arī viņa, tad Kārļa Zīverta vārds ir. Jā. Māte viņa saņēma jau gadus atpakaļ pēc tā notikuma, saņēma paziņojumu, kad viņa dēls ir miris ar sirds nespēju. Lai gan skaidri mēs zinām, kad viņu nošāva. Nošāva zonā pie tāds sieviešu baraks, Bila Rozenberga Liepainieka, kurš bija netālu no manīm. Nošāva arī Juri Petersonu, bijušo Laumaņu bataljonu 1. rotas komandiera rīdzinieku, kuru māte, tas nezinu par to Juri, bet Vili Rozenberga māte saņēma ar tādu pašu paziņojumu, ka viņa dēls ir miris ar sirds mazspēju. Tātad tie čekas ārsti, tie pakalpiņi, tie jau laikam nemaz nezināja arī citas slimības, kā visiem šabloniski rakstīja, ar sirds mazspēju. Nu, tas ir atkal tāds vesels romāns. Un pēc šitās pirmā cilvēka apšaušanas mēs sacēlamies un negājam darbā 40 dienas. Un, var sakot tā, vara bija mūsu pusē. Un nelaidām zonā iekšā nevienu administrācijas pārstāvu, nevienu. Un tad Maskava jau sāka uztraukties, izsūtīja PSRS iekšlietu ministru, izsūtīja arī, piesaistīja klāt arī Rudenko, toreizējo ģenerālu prokuroru, un piesaistīja ar tur Kazahstānas prokurors, nu, vienot sakot, visaugstākā aprinds, visaugstākā PSRS elite tika iesaistīti jau šī lietā. Un pat cik tādi tika iesaistīti, viņi jau baidījās, jau raustījās, ka kaut kur kāds kaut ko neuzzina par šitiem notikumiem. Bet Krievs ar savu āziātu viltību izgudroja, kā beigās tikt pie mums. Atsūtīja tankus, kurus izlādēja netālu no tās Kengīras, ieplakā. Un, lai pieradinātu mūs pie tās skaņas, darbināja aiz tiem augstiem mūriem, tā raksturīgo, nu, teiksim, traktoru tanku rūkoņi. No sākuma gan tā iekšējā mēs tur tā kā uztraucamies, vēlāk jau ar laiku tās bailes jau zuda. Nu, un, ka ja mēs bijām tā pieradināti, tad vienu dienu, saproties, atvērās visi tie vārti, tie tanki brauc iekšā un apspieda viss. Apspieda neģēlīgi. Viss, kas mēģināja kaut ko pretoties, to šāva ar tieši tēmējumu uz tiem apcietinātiem cilvēkiem. Liekas, ka krita apmēram ap 500 cilvēku. To ne tikai, teiksim, mēs to aplēsam, tas arī nāk no ārzemēm iekšā, jo nometnē kopā ar mums bija arī pulku vācieši, bija šitie ungāri, bija poļi, bija čehi, bija. Nu, nebija faktiski tādas tautības, kādas tur nebija. Bija pat arī spānis, bija tāds ārsts Fusters, kas bija arī. Nu, viss man grūti šī brīdī nosaka, man jāpaskatās kaut kur jau ir piezīmēta daļa no tiem cilvēkiem. Nu, un tā mūs apspieda. Tas bija 54. gads, bet tas arī deva vielu pārdomām. Rudenko, iekšlietu ministrs šitam Kruglovam, kas bija iekšlietu ministrs tādā laikā, deva pārdomām. Nu, un pēc tam sākās tas saucamais Hruščova atkusnis, kur sāka caurskatīt
tās lietas, atlaid tos slimos, atlaid, teiksim, mazgadīgos, tur atkal noņemot kaut kādu daļu no tā soda, jeb sroka. Un tā 55. gadā, 15. martā, es arī tiku brīvs. Man bija 25 gadi, tātad samazināja par vienu, vairāk kā pa 1/3, un es tiku brīvs. Bet man izdeva spravku, atbrīvošanās spravka, ka man jābrauc uz Omsku pie manas izsūtītās mātes. Līdz, kur bija medicīnas māsa un dzīvoja Omskas apgabalā Andrejevskija rajona, kaut kāda slimnīca. Bet es pārsēdos uz vilcienu, kas gāja Vladivostoku, Maskavu, un atbraucu uz Maskavu, pēc tam uz Rīgu. Uz Liepāju es tikt nevarēju, jo Liepāja bija atkal slēgtā zona, kur varēja tikt tikai ar speciālām atļaujām. Bet tā kaut kā izkaroja, beigās dzīvoju šeit. Slēdziet, neslēdziet, man ir palikušas sekojošas atmiņas. Staļins, kā mēs visi zinām, nomira 1953. gadā, 5. martā. Iepriekš jau kaut kur jau bija tādas ziņas, arī bija līdz nometnē atnākuši, kad ar Staļinu veselību nav viss kārtībā. Bet, teiksim, visi jau cerēja, ka mūsu mīļotais tautu draugs Staļins no šīs slimības izķeparosies un paliks dzīvs. Tad 5. martā, tas ir Staļina nāves dienā, nometne no rīta netika atslēgta. Netika atslēgta, kas atkal ieslodzītos, var sakot tā, nometne, visas barakas durvis, saproties, tika mums, pat cik tā bija spēcnometnes slēgtas, ja? Bet no rīta 6 tās barakas durvis slēdz vaļā, dzina uz virtuvi, uz Stolovoj, kur saņēmām savu paiku, saņēmām maizi, un no rīta arī bija kaut kāda balanda izvārīta, tur kāpos zupa vai kaut kā, jeb kāpostiem līdzīgi. To mēs ēdam, tad mūs dzina ārā uz to razvodu līniju un dzina uz darbu. Bet šī rītā neatslēdza durvis, nelaida ārā uz to virtuvi, un šo. Un tagad tas uztraukums bija, kas tad ir noticis. Laikam mūsu tā priekšniecība, protams, sazvanījās ar Maskavu, sazinājās ar iekšlietu ministriju, ar šito Kruglovu, kas ir noticis. Un šitāds Dolgihs jau bija arī tas Gulāga priekšnieks, kurš arī dzīvoja Maskavā. Tad sazinājušies, ka nekas netiek mainīts, ka viss tas pats iepriekšējais režīms paliek spēkā, tad atslēdz durvis uz kādiem 12, un tad mūs, jāsaka, pabaroja. Bet darbā tanī dienā netikam laisti. Skatoties uz sārgiem, un redzi, arī nometnē bija visādas tur tādas iestādes, kur arī darbojās tur vairākas sievietes, ja. Tās bija noraudinājušās, nobrēkušās. Protams, no uzraugiem ar mums pasacīja, kad mīļotais Staļins ir miris. Tie bija noraudājušies, asaras bira, saprotiet, bet mums tas uzrauds smaida, un mēs sevi iekšā priecājamies. Priecājamies par to, ka viens tirāns ir mazāk, un jāgaida, kādas būs nākošās sekas. Un sekas pēc tam arī bija. Bija lielā amnestija visiem kriminālistiem. Bet tas neskāra mūsu politiski ieslodzītos, spēcrežīmu nometnēs dzīvojošos. Arī asaras
uzraugiem ar laiku aprim, norim, netecē vairāk. Tā kā viņiem tas prieciņš arī bija diezgan īs. Nu, nākošā dienā mēs atkal tikam izvesti uz darbu. Pēc viņa nāca, kas bija Maļinkovs laikam, kā tur bija, zinu, un visi šitie vīri. Nu, apmēram tā, ja viss tas būtu. Jā. Memoriāla, ja, no Rīgas, teiksim, tas ir no Maskavas memoriāla, ja, ar visu tās sarunas par to Kengīras sacelšanos, par tiem tankiem, visu. Un tur ir tieši sarunas, ja, ko ir vedis, teiksim, tas Dolgihs ar to lāgeru priekšnieku, zin, ko ir vedis ar to Kazahstānas prokuroru. Tas viss ir, teiksim, fiksēts, un tās viss bija slepens, bet tagad viņas ir atšifrēts, un viņas ir mans pieejams, ja. Un es savā darbā tur, teiksim, minēju visu, nu visus es neminēju, es minēju tās raksturīgākās, un tās raksturīgākās bija arī tādas, ja. Kad pirmā dienā tā Kengīra apšāva, tas Beļājevs ar savu komandu, tie piedzērušies, saproties, tie virsnieki ar tiem piedzirdītiem karavīriem iebruktai zonā, viņi pēc tam mēģināja izskaidrot, ka ka mēs esam it kā laužušies uz to sieviešu zonu un tad ir starpzona. Nu, starpzona ir 3 metri plata zona, vienā pusē ir mūrs, 4 metrīgs augsts, ja, kur augšā ir augsts spriegums, vadi, tā tālāk. Un otrā pusē ir apmēram uz metru, nu, 30, 50 augstā tā zona, ja, un tādā zonā tiek uzgrābta tā zeme, ja, un it kā tādā esot apšaut visi tie, bet nu tā jau bija muļķība, apšauj jau tieši zonā, apšauj pie barakas durvīm, bet tur jau var redz bija tā. Man laimējās, es saku, man blakus krita Vils Rozenbergs no Liepājas, ar bijušais leģionārs, un, nu, kārtīgs puika, nu, tik kārtīgi puika es vēl nav redzējis. Tāpat tas Juris Pētersons no Rīgas, bet te vajadzētu varbūt kāda saikne būt tam Jurim Pētersoniem ar šitiem Pētersoniem, kas ir Rīgā dzīvo, ja? Vesela tāda Pētersona, tāda ģints, tāda. Varbūt to vajadzētu noskaidrot, vai tas Juris ir kaut kāds radnieks vai kas, saprot, ja? Un, redzi, vēlāk tā komisijā, saproties, tā darīšanā, viņi teica tādā, ka tie ir krituši tai starpzonā, ja? Ka iekšā nav bijis neviens. Un redz, tas jau ir tāds vecs nerakstīts likums, kad nometnē, ja, ar ieroci nedrīkst neviens ieiet. Ja? Kāpēc? Tāpēc, ka tie ieslodzītie var kaut kā viņus tur savaņģot, iegūt ieroci, zinu, un tad kaut kur var ar to ieroci izlausties un tā tālāk. Ja? Un mums jau tā izlaušanās jau var bija tāda muļķība. Līdz tuvākai pilsētai Karagandai bija kaut kas apmēram 600 km. 600 km iet, nu tāds pilnīgs tūkstnesis nebija, tā bija tāda stepe, jā, nu, bet tas arī, tur neviens nedzīvoja, nebija neviena apdzīvot vieta. Bija tas, nu, vasarā jau tur izskaut viss, saproties, ja. Tas jau bija tādas muļķības. Nu, bet, redz, viņi mēģināja tā to noformēt. Nu, un tad viņi, kad bija tā komisija, nu mums jau, teiksim, no tā ieslodzīto puses arī bija tāda komisija, zin, tur darbojās ar tāds Kuzņecovs, saproties. Tur arī tādas versijas, zin, tādas dažādas. It kā viņš bijis pulkvedis Krievu okupētā zonā Berlīnē, ja, un tur kāds cilvēks aizmucis uz rietumiem no tā viņa pulka. Un viņš tam dēļ it kā nesis atbildību un tam dēļ iespundēts tas pulka komandieris. Ja. Otrs, it kā viņš ir kritis gūstā jau 42. gadā, un tad kaut kur pie vāciešiem nometne kaut kur izkalpojies pa kaut kādu tur atkal, pa kaut kādu komendantu vai ko tur zinu. Nu, ir visādi. Un te ir jāizšķir divas lietas. Tā viena lieta ir tāda, ka Krievi tie, kas pēc tam ziņoja visu šito te tos gājienus, ja, katru to mūsu to sacelšanās, jeb streiku komiteju, kā viņi oficiāli tika nosaukt, ja, mēģināja kaut kā apmēlot.
nomēlot, ja, ka viņš ir bijis baigais fašists, zinu, tas, kā jūs ziniet, fašists ir lielākais Krievu lamvārds, saproties, ja. Tur jau bija arī sievietes, bija arī, saproties, viens lietavietis bija, nu, tur dažādi, bija no latviešiem tur gan nebija, ja, lai gan mums tur bija dažādi izcili cilvēki, tā kā profesors Augusts Cīrulis no Latvijas universitātes kopā sēdējām, kurš ar tur darbojās tanī zemes tās streika komitejas norādījumi, zin, darbojās, mēģināja izgatavot kaut kādas sprākstvieli, ja. Es saku, tas tur atkal vesels stāsts, ko mēs darījām. Tur jau ar apcietinātiem mēģināja taisīt balonus, ja. Tai balonā sakrāmēt iekšā skrejlaps, palaist virs tās Kengijas pilsētiņas, ja. Lai ar tie brīvie iedzīvotāji redzētu, ka nav tā kā, teiksim, tie čekisti viņiem tur stāsts, saproties, ka tur arī godīgi cilvēki, ja. Tad par tām sievietēm ar viņas, tās mūsu tās sievietēm ar viņas stāstīja, ka tās ir, zin, tādas vācu prostitūtas sabās cietumā un tam dēļ, zin, bet nu viņas jau to nezināja, saproties. Ja tiem vietēji nezināja, ka lielāko daļu jau tās sievietes bija, kas savam māti, savam dēlam kaut kādam partizānim iedevusi maizi, ja, vai viņš ir pārgulējis viņas mājā, nu visādi tie gadījumi bija. Un tur jau bija daļa. Nu jā, nu, protams, bija arī sievietes, saproties, kas darbojās kaut kādā pretestības kustībā, kuras bija sodītas, nu tas tā. Bet lielāko daļu jau bija šitāds, tās partizāņu pabalstītājs vai kas. Nu, un atgriežoties, teiksim, pie tām sievietēm, ja, ko viņi, tad, kad viss šitas te, ka mēs bijām ieņemti, kad mums vajadzēja, mēs bijām spiest atkal atgriezties pie darba iet, ja, tad arī ārstu komisija uztaisīja tām sievietēm, teiksim, tādu caurskatu, ja. Un tā pa brīnumu, zinu, viņi konstatēja, zinu, ka tās sievietes, nu ne jau, teiksim, tur taču bija sievas un mātes un tā tālāk, bet tās jaunā, ka liela daļa vēl bija nevainīgas, un tā viņi brīnījā, teica, bet tik daudz dienas jūs taču kopā bijat, kā tas tā var nākt? Tā pastāv, bet redz, tie čekisti, viņi jau skatās tikai no savas morāles sprieduma. Viņi jau nedomā, ka var būt cita morāla, ja? Ka var būt morāli, saprotiet, 40 dienas mēs bijām kopā. Nu, varētu teikt tā, vēl it sevišķi lietuvieši. Latvieši jau tik ticīgi nebija tādā ticībā, bet lietuvieši katoļu ticības, viņi jau taču nedrīkstēja ar sievieti sajieties pirms ksens, viņiem pops nebija atļāvs, teiksim. Un pat notika tur tādas laulības notika. Tai nometnē, zinu, mēs, jūs esat no šīs dienas vīrs un sieva, zinu, un nu, teiksim, nekādos papīros tas netiek rakstīts, bet jūs esat vīra un sievu Dievu priekšā. Un tas arī ticīgam bija. Nu, un tur jau bija arī, teiksim, vesela, nu, kā lai izstāstim, bija Japāņi, bija vācieši, bija ungāri, bija poļi, visādi. Nu, atkal bija veseli čupi, teiksim, kas ticēja, nu, muhamedānisms, nu, kas, saproties, tiem atkal bija savu šariatu likumu, saproties, kuru nevarēja. Katram jau bija kaut kāds tā būziņ, kas bija čečeni, piemēram. Čečeni arī bija ļoti daudz. Tie jau taču visi no savas Čečenijas, kā mēs labi zinām, tika izsūtīti, ja? Un liela daļa bija nometināta arī šitajā Kazahstāna. Un tur tai nometnē viņi kļuva no visas Padomu Savienības, tur sasūtītie čečeni. Tiem atkal savu likumu bija, kurš nevarēja izmantot, saprot, tur ir sieviete. Nē, tas vienīgi, teiksim tā, tiem kriminālistiem, tiem nebija nekāds tāds likums, saproties, zin. Viņš gan tās sievietes ar tur zina, kā viņi zina,
Matvai un tā tālāk, zin, visādos locījumos, zin, bet ar viņiem raustījās, jo to politisko mēs bijām vairāk, un bijām stipri savā morālē, savā apziņā, zin, ka nekas tāds nevarēja notikties. Un viņi zināja, ja viņi, teiksim, nu, var jau būt, ka bija jau kādas sievietes, kas ar viņiem satikās, draudzējās, man pat prātā stāv kaut kāda rīzniece bija, zin, kas ar viņiem tur ar tiem kriminālistiem ielā. Bet, nu, ja teica, cilvēki jau ir dažādi. Un tas nenozīmē, ka tu esi latvietis, ka tu esi tas labākais. Varbūt tas ar mums arī bija kāds. Un bija varbūt tās ar starp tiem kriminālistiem arī kāds, kas ar mēģināja turēties pie kaut kādas morāles, pie kaut kādas ētikas. Jā, un tā sākumā, ko es sāku stāstīt par to kāru, saproties, zinot to Zīvers un cits. Varbūt tās bildes tur nevienu. Jā. Izslēdziet, jā. Skolnieki no Tilžas, bija tāds Alfons Lācis no Latgales un vesela ievietis un tāds Ojārs Grensbergs, kurš tagad dzīvo Rīgā. Un mēs jau savus sakars neesam pārtraukuši. Mēs jau visu tā attieksme pret mums. Mēs bijām, redz, jūs lasiet, redz, teikās par Nacionālās pretošanās kustības dalībnieku statutu. Ja? Bet kas te ir rakstīt? Te ar valdību liek izstrādāt līdz kaut kādam datumam, liek izstrādāt. Ministru kabinets līdz 66. gada 1. augustam izstrādā un apstiprina Nacionālās pretošanās kustības dalībnieku apliecības un krūšu nozīmes paraugu, kā arī nodrošinot apliecību un krūšu nozīmi izgatavošanu. Bet kas līdz šim laikam ir izdarīts? Nekas. Vis? Tas tā, pa vienu ausi iet iekšā un pa otru ausi iet iekšā. Un neko viņi nedara. Viņiem ir svarīgāks lietas, viņiem jakašķējās tagad Čeveram ar šķēli, ar šito reņģēdāju. No, tā. Jā. Nu labi, tādas detaļas es varētu arī pastāstīt jums, un tās detaļas būtu tādas. Teiksim, tā kursa nodibinājās tūlīt pēc kara Liepājas Politehnikumā. Nu, un uzdevums bija tā, pirmais vervēt jauns biedrs, otrs, saproties, vākt ieročus un vākt tos ieročus tādam gadījumam, ja Latvijā notiktu kaut kādas izvešanas, ja, vai sāktos karš starp lielvalstīm, starp PSRS un Angliju, tur vēl, lai mēs varētu, protams, iet vienā pusē, un tā puse ir Latvija. Un tāda ieroču vākšanas tāda interesanta detaļa notika. Redz, Liepājā bija savākti visi vācu trofeju ieroči. Un viņi te bija apmēram tur, kur atrodas tagad Baltika. Un tur viņi tā ieroči tika sakrāmēti tādās kaudzēs, un tā es nezinu, kur viņus sūtīja, vai viņus pārkausēja, vai varbūt tās arī sūtīja atkal kaut kādiem partizāņiem uz kaut kādu Ameriku, nu Ameriku droši vien ne, uz kaut kur kādu Āfriku vai uz Āzijas valstīm, zina. Jo ieroči jau bija, tieksim, tie jau bija viss vācu. Labi ieroči bija. Bet arī mums iekārojās. Un mēs mēģinājām iet zakt no turienes. Un viss tie ieroči bija apsargāti, jā, stāvēja apkārt Krievu karavīru posteņi un pāraudzīja visu to lietu. Un tagad jau vairāk jau mirušie tie kursi cilvēki, viens bija tāds Visvalds Zīlīts, otrs bija Oliģerts Lūss, tad, nu, dzīvi palikušie vēl ir Kalējs Aivars, es esmu palicis, tas Harmsons Werners, nu, un mēs klusi te par ganību ielu, gatām dzelzceļa sliedēm, gājam uz to Baltiku. Kaut kā mēģināt, teiksim, nozagt kādu ieroci. Un tas Visvalds Zīlīts, tas bija tāds, nu, kā varētu teikt, tāds stingrs vīrs. Tam līdzā bija pistola. Un tas, domāju,
tas ir nevis viņš, bet mēs visi domājam, ja kaut kas tur būs, tā pistola būs, varēsim atšaudīties, vismaz raidīt kādu virzienu uz tiem sargiem. Tur. Un tagad, un viņi tie sargi stāvēja tādās viškās. Un tās viškas, tur bija tas zaudēts ar kaut kādu automātu. Un arī bija, teiksim, kas tur apkārt staigāja kaut kādi cilvēki, ja. Un tagad mēs tur laikam pievāķam kaut kādu automātu, MG42, tas vārds, tas saucamais kaulzāģis, ja. Un to tur vilkam ārā, bet notika kaut kāds troksnis, un tas sargs no tās viškas, saprotiet, sāk kliegt. Ваня, 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 ты слышишь, там что-то скрипит, saprotiet. Pēc kā, mēs jau ar visu palikam klusi, un tas staigāja apkārt, tas ar tādu brīdi palika klusi. Vāņa, тебе čūjica, čūjica rādās kaut kas, saprot. Un tā mēs bez šāvien kaut kā klusi tikam prom. To ložmi teik MG42, vēlāk te patās Jūrmalā, te kaut kur, te jau kādreiz jau nebija šitāds te dzīvokļu masīvs, te jau bija tādi krūmi sauguši un tādi